Tēmas pieteikums, dzimtas pētniecība ir ārkārtīgi plašs. Mani kolēģi, kas ar to aizraujas, parasti vada stundām, dažreiz pat dienām garus seminārus, un pusotrā stundā iekļaut to, ko esi apguvis gadu desmitu laikā, ir ārkārtīgi grūti. Tāpēc es tiku nostādīts dilemmas priekšā, ko īsti jums stāstīt. Un es izvēlējos jums piedāvāt savu veidu darba rīku izlasi, ko jūs paši, ja vien jums radīsies doma pētīt kādreiz savas dzimtas vēsturi, varēsiet izmantot. Lielāku daļu no tiem jūs varēsiet izmantot vispār neatejot no data. Ja kāds no jums dzimtas vēsturi pēta nopietni un jau daudzu gadu garumā, visdrīzāk jūs neuzzināsiet šodien neko jaunu, un jums ir iespēja izvēlēties kādu aizraujošāku aktivitāti. Savukārt tie, kas ir tikai ceļa sākumā, vai arī domā, varbūt tās būtu vērts pievērsties dzimtas vēstures izpētei, tie varbūt tās uzzinās kaut ko jaunu un noderīgu. Mēģināšu aktualizēt prezentāciju. Vai jūs redzat? Jā. Manu prezentāciju, ja? Jā. Brīnišķīgi. Tā. Pēc nejaušības principa izvēlēts ievada attēls ar ozolu, bet arī tik gluži nejauši nav, jo bieži vien mums dzimtas izpēta saistās ar dzimtas koka izveidi. Te es vēlos uzreiz piebilst, ka, lai gan tā ir visklasiskākā dzimtas vēstures izpausme, man gribētos, lai nevienam tā neaprobežotos tikai ar dzimtas koku, ar sausu schēmu, lai cik arī tā nebūtu glīti noformēta, bet būtu labi, ja ik viens no mums apzinātos, ka dzimtas vēsture nav tikai kaut kādā schēmā iekļauti cilvēku vārdi, uzvārdi, gadskaitļi. Bez tiem, protams, nevar, bet aiz tiem slēpjas kaut kas daudz, daudz interesantāks. Šo cilvēku dzīves, viņu stāsti, sapņi, piedzīvojumi, pārdzīvojumi. Un dzimtas vēstures izpēte ir visa šī, ne tikai vārdu un gadskaitļu izpēte. Tie, kas ar dzimtas vēsturi plāno tikai nodarboties vai tikko to ir sākuši, bieži vien uzdod jautājumu, bet ar ko tad īsti vajadzētu sākt? Un cilvēkus, kas ar dzimtu pētniecību nodarbojas jau ilgāku laiku, šis jautājums gan sajūsmina, gan kaitina, jo īsnībā ir pilns internets ar dažādiem padomiem, kur sākt, ko darīt, kādus pirmos soļus spērt. Bet, ja jau mēs šodien esam te sapulcējušies, pavisam īsa piezīme par izpētes sākumu. Pārējo jūs varēsiet atrast citur. Un jāsāk ir ar sevi. Ar cilvēkiem un lietām, kas ir tepatās iespējams rokas stiepiena attālumā. Ļoti daudz iesācēju kļūda ir ierakstīt kādā meklētājā, piemēram, savu uzvārdu vai kāda senča vārdu un uzvārdu, atrast informāciju, ka cilvēks ar šādiem izējas datiem ir dzīvojis kādā no Latvijas pagastiem un ķerties pētīt šo pagastu, meklēt šo cilvēku tur, lai vēlāk uzzinātu, ka tas ir pilnīgs vārdu un uzvārda brālis, kam nav nekāda sakara ar pašu dzimtu. Dzimtas vēsturē mēs sākam ar zināmo un no tā virzāmies pie nezināmā. Un tas zināmākais esam mēs paši, mūsu vecāki, mūsu vecvecāki. Un tam arī jābūt šīs dzimtas schēmas kaut kādam stūrakmenim, atskaites punktam. Jāsāk runāties ar sev tuvākajiem,
vecākās paaudzes radiniekiem, kas, ja gadījumā jūs nezināt, kas ir bijuši jūsu vecāki, piemēram, jūsu vecvecāku vecāki, viņi varētu jums pastāstīt, viņi varētu sniegt to informāciju, no kuras jūs atspērsieties pēc tam, izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus, dažādas platformas, par kurām es vēl šīs nodarbības gaitā jums pastāstīšu. Un sākot ar savu tuvākajiem, ļoti svarīga atziņa, faktiski norma, nevis norma, bet, teiksim, tāda regula būtu pamudinājums sākt nekavējoties, neatlikt to, jo ar katru dienu iespēja satikt vecākās paaudzes radinieku vai cilvēku, kas varētu kaut ko zināt par vecāko paudzi, samazinās. Es ar dzimtas pētniecību nodarbojos jau 30 gadus, un laiku pa laikam es uzzinu, ka, lūk, pavisam nesen Viņsaulē ir aizgājis kāds vecākās paudzes radinieks, ko es nepaspēju satikt. Protams, man ir izdevies satikt ļoti daudzus vecākās paudzes radiniekus. Ja? Es joprojām tos satieku, bet tas tādēļ, ka es to daru ļoti neatlaidīgi. Es esmu apsēsts ar šo ideju. Bet arhīvi visdrīzāk nekur nepazudīs. Arī tiešsaistes resursi nekur nepazudīs, bet cilvēki tie gan var aiziet. Un nevēlties minu lietas, kas varbūt tās glabājas ģimenē, dažādas ģimenes relikvijas, jo īpaši fotoalbumus ir ārkārtīgi svarīgi šos fotoalbumus šķirstīt kopā ar vecākās paudzes radiniekiem, lai viņi varētu identificēt fotoalbumos redzamos ļaudis. Tā ir ļoti bieža situācija, ka mēs tiešām atrodam gan radiniekus, mēs atrodam fotogrāfijas, mēs atrodam vecas, interesantas, krāšņas fotogrāfijas, bet mēs nezinām, kas ir šie cilvēki. Jo liela daļa bilžu nav parakstīta, vai neviena no tām nav parakstītas. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, runājot ar vecākās paudzes pārstāvjiem, tomēr rādīt viņiem fotogrāfijas ar zīmoli uz pašām fotogrāfijām otrajā pusē vai arī atsevišķi kaut kādā veidā piefiksēt, ko mēs tur redzam. Jo tas, ko mēs uzzinām šādā veidā, pēc tam arī iekļaujas kopīgā dzimtas stāsta faktūrā. Un, ja jums šķiet, ka jūsu ģimenē nekā īstenībā nav, tā tiešām var gadīties, varbūt tās vērtīgākās lietas, relikvijas, arhīvi, fotogrāfijas ir pie kādiem citiem radiniekiem, es iesaku ar šo ideju nesamierināties un tomēr palūkoties apkārt. Es atsaucos uz savu pieredzi, jo burtiski šogad, pat pēc vairākiem gadu desmitiem, kopš es nodarbojos ar šīm lietām, es atradu savu vecvectēva vēstules, kas visus šos gadus glabājās manu vecvecāku bufetē, saliktas zem 90. gadu telefona rēķina žūkšņa. Esmu uzturējies tajā vietā jau no bērnības, burtiski 30 centimetru attālumā no šīm vēstulēm, jau laikā, kad es tās ļoti meklēju. Es zināju par tādu eksistenci, bet kaut kā nesanāca atrast. Un jā, un šogad pēkšņi es atklāju tādu dārgumu. Mans vecvectēvs raksta vēstules manam vectēvam, savam dēlam, un līdzās ikdienas kronikai laiku pa laikam atceras savu bērnību, savus vecākus, savu jaunībā karā pazudušo brāli un tam līdzīgas detaļas. Es domāju, ka vienam no mums kaut kas līdzīgs būtu ārkārtīgi liels atradums. Kaut kas tāds, ko mēs neatradīsim nekur citur, kā tikai pie tuviniekiem. Runājot par lietām, cilvēkiem sev apkārt, var gadīties, ka mums nav radinieku vecākās paaudzes. Piemēram, no mana tēva puses ir miruši abi mani vecvecāki, ir miruši viņu brāļi, māsas un pat brālēni un māsītes. Liekas, pie kā lai es vēršos? Jaunākā paudze par šīm lietām nav interesējusies, un mans liels atklājums bija manu senču kaimiņu. Jā, es nevaru vairs aprunāties ar saviem tiešajiem senčiem un viņiem tuvākajiem radiem, bet
esmu atradis savu vectēva bērnības draugu, kuram jau ir pār 90 gadiem. Viņš ir audzis blakus mājā. Viņš ļoti labi atceras mana vectēva vecākus un vecvecākus. Un viņa rīcībā pat ir fotogrāfijas, kur ir redzami viņa kaimiņi, tostarp mani senči. Tāpēc, ja jums nav citas iespējas, kā pietuvoties pagātnē caur tiešiem radiniekiem, padomājiet, varbūt tās kaut kur ir atrodami viņu kaimiņi. Piemēram, ja jūs zinat no kādas apdzīvotas vietas, no kāda ciema, piemēram, Latgalē, nāk kāds no jūsu vecvecākiem, ja ir iespēja, iesaku doties lauku pētījumā, aprunāties ar vietējiem ļaudīm. Agri vai vēl atradīsies kāds, kam būs kāds telefona numurs, uz ko piezvanīt. Un pēkšņi var atrasties kāds 90-gadīgs cilvēks, kas īstenībā zina ļoti daudz, kuram pēkšņi var gadīties viņa vectēva atmiņu klade, kur ir aprakstīti visi kaimiņi. Es atkal atsaucos uz savu personisko pieredzi, bet, lai kaut ko tādu atrastu, protams, ir jābūt diezgan neatlaidīgam. Ir jārēķinās ar to, ka cilvēki, arī tuvi radinieki, jūs atšūs. Un tie ir jāsaprot, ka neviens no mūsu radiem mums vairumā gadījumu neko nav parādā. Nevienam nav pienākums dalīties ar informāciju, ar fotogrāfijām, vispār ar mums komunicēt, bet es spriežu pēc savas pieredzes, kādi 80–90% tomēr ir ārkārtīgi atsaucīgi. Un labprāt dalās ar informāciju, kas ir viņu rīcībā. Ne visi kļūst par maniem draugiem, ar dažiem ir ļoti lietiškas attiecības, savukārt ar citiem mēs sazinamies diezgan regulāri un braucam viens pie otra ciemos. Bet labi, jūs esat izdarījuši esat spēruši šos pirmos soļus. Esat apzinājušies to, kas ir jūsu mājās, varbūt tās kādā atvilknē mētājas veci dokumenti, apliecības, dažreiz pat priekšmeti, kas varētu par kaut ko liecināt, piemēram, militārie apbalvojumi, Svētā jūra krusts, ko saņēmis kāds sencis, kas ir piedalījies Pirmajā pasaules karā vai, piemēram, Krievu-Japāņu karā. Pēc uz katra apbalvojuma ir numurs, un bieži vien, izmantojot šos numurus, jūs varat tiešsaistē uzzināt kaut ko vairāk. Bet, protams, tie jau ir ļoti specifiski atsevišķi stāsti, un es jums piedāvāšu tādus vispārīgākus darba rīkus, ko varētu izmantot ik viens no jums. Un, ja mēs nonāksim pie kādiem konkrētiem gadījumiem, ko jūs vēlēsieties apspriest, tad varbūt tās es varēšu jums arī ieteikt precīzāku virzienu, kurā doties. Pirmais rīks un viens no maniem mīļākajiem rīkiem, ar ko vēlos dalīties, ir tematiskās grupas sociālajos tīklos. Grupas, kas apvieno cilvēkus, kas pēta dzimtas, kas ar to aizraujas, kas ir savas nozares profesionāļi, gan arī tādas, kam ir ļoti daudz jautājumu, kas vēlas tos noskaidrot. Kad es uzsāku pētniecību pirms vairākiem gadu desmitiem, tas vēl bija analogais laikmets. Es varēju vērsties tikai pie saviem radiniekiem pēc palīdzības. Pēc tam es sāku apmeklēt arhīvu, lasīt vecos dokumentus tur, bet man joprojām nebija domu biedru, man nebija kam lūgt padomu. Es visu esmu apguvis pats, es esmu kļūdījies vairāk kārt, es esmu mācījies no šīm kļūdām un esmu virzījies tālāk. Tie, kas sāk dzimtas vēstures pētniecību tagad, ir ārkārtīgi labā vietā un laikā. Šobrīd jūs neesat vieni. Ja jūs esat sociālos tīklos, ja jums ir iespēja piekļūt dažādiem fórumiem, tīmeklī, jūs atradīsiet dombiedrus, jūs atradīsiet palīgus, padomdevējus. No tā nav jākautrējas un jāmetas iekšā ar pilnu sparu. Un Latvijas dzimtu pētniecības gadījumā es ieteikšu divas pamatgrupas. Iespējams, jūs pat vai kāds no klātesošajiem jau ir šo grupu biedrs. Ja nē, un ja jūs esat Facebookā, iesaku pievienoties.
daudzskaitlīgas, ārkārtīgi atsaucīgas grupas, kur jūs varat uzdot ļoti konkrēts jautājumus, piemēram, kur meklēt to un to. Tās ir grupas, kuru jūs varat nejauši atrast radiniekus, kā man tas ir gadījies. Pēkšņi kāda dāma lūdz palīdzību atšifrēt kādu baznīcas grāmatas ierakstu, un es konstatēju, ka tā taču ir mana vecmammas māsa, uz kuru attiecas šis ieraksts. Mēs sarakstījāmies ar šo dāmu, un jā, izrādās, mēs esam radinieki. Viņa bija tikko sākusi pētīt savu dzimtas koku, un jau satika kādu, proti manu, kuram šis dzimtas koks, vismaz attiecībā uz mūsu kopīgajiem senčiem, jau ir gatavs un iestiepjas 18. gadsimtā. Izmantojot šīs grupas, viena no kurām ir dzimtas detektīvs, tā ir visdaudzskaitlīgākā. Otrā ir ciltskoki, mazāka, bet ne mazāk sirsnīga un atsaucīga. Daudzi šo grupu dalībnieki pārklājas, vispār ir vērts būt abās grupās, jo katrā jūs atradīsiet kaut ko sev noderīgu. Ja jūs uzdosiet kādus jautājumus, kā jau minēju, nebaidieties, varbūt tās pirms uzdot jautājumu, izmantojiet grupas iekšējo meklētāju. Katrai grupai lūk ir šāda opcija meklēt, kur jūs pat varat ierakstīt, piemēram, interesējošus uzvārdus, interesējošus atslēgvārdus, jo var gadīties, ka uz jūsu jautājumu jau ir atbildēts, un turklāt vairāk kārt. Un varbūt tās pat kāds jau ir ievietojis jūsu radinieku fotogrāfijas, varbūt tās kāds pat ir meklējis jūs, proti, kā sava radinieka pēcnācēju. Vismaz tad, kad es meklēju radinieku pēcnācējus, es izmantoju grupu dzimtas detektīvs kā visdaudzskaitlīgāko no kādiem 15 gadījumiem, kad es tajā publicēju ziņu, ka meklēju viens vai otras dzimtas pārstāvi. Kādos 70% gadījumu cilvēki tiešām atsaucās. Un es esmu guvis atbildes uz saviem jautājumiem. Otrais instruments, otrs darbarīks, darbarīku kopums. Aizmirsu piebilst vēl, pakavējoties pie sociālajiem tīkliem un tematiskajām grupām. Līdzīgas grupas ir ne tikai par Latvijas dzimtu pētniecību, ir Lietuvai, Igaunijai, Polijai, Vācijai, Krievijai, Baltkrievijai un citām valstīm veltītas grupas, tāpēc, ja jūsu saknes sniedzas viņpus Latvijas robežām, noteikti meklējiet līdzīgas grupas. Ja neizdodas atrast, turpat ciltskokos vai dzimtas detektīvā jūs varat apveicāties, vai gadījumā kāds nevarētu rekomendēt, piemēram, Lietuvas vai līdzīgu Igaunijas grupu. Datubāzes. Tas ir tas, par ko es apskaužu cilvēkus, kas tikai tagad sāka pētīt dzimtas vēsturi, jo man nācās pavadīt daudzas nedēļas kopsumā, šķirstot apputējušus arhīva dokumentus. Protams, arī tajā ir savs šarms, bet tas ir tā ir liela laika investīcija, tā ir redzes bojāšana, tā ir steiga. Un tad, kad es vēl sāku savu pētniecību, piemēram, arhīvos vēl nedrīkstēja fotografēt dokumentus, viss bija jāpārraksta, steigā mēs kaut ko palaidām garām. Tagad ļoti daudz kas ir pieejams tiešsaistē. Jūs tiešām varat izveidot dzimtas koku, neatejot no datora ekrāna. Tas nav vienīgais veids, kā to darīt, jo visi šie darbarīki, ko es jums piedāvāju šodien, viņi nav jāizmanto secīgi. Viņus var izmantot paralēli, var izmantot tikai kādu no tiem. Bet datubāzes, kas ietver arī digitalizētos arhīvu materiālus, dažreiz iespēja meklēt pēc uzvārdiem, pēc apdzīvotām vietām, ir milzīga 21. gadsimta pētnieka priekšrocība. Un pirmā no šīm datubāzēm, es to nosauktu par Latvijas dzimtu pētniecības svēto grālu.
Tā ir vietne ciltskoki.lv, kas ir saistīta arī ar manis jau minēto grupu Facebookā. Grūti pāris teikumos raksturot, kas ir ciltskoki. Ciltskoki tas ir portāls, kurā ir apkopota informācija no dažādiem arhīvu materiāliem, piemēram, no baznīcu grāmatām, kurās tika reģistrēta mūsu senču dzimšana, mūsu senču laulības un mūsu senču miršana. Katrai draudzei vēsturiski visi mūsu senči bija piederīgi noteiktām draudzēm, luterāņu, katoļu, pareizcīgo, baptistu, bija savi šādi reģistri. Tās bija draudzes, pildīja arī dzimtsrakstu nodaļas funkcijas. Un vietnē Ciltskoki cita starpā ir arī apkopoti tā saucamie šo registru indeksi. Proti, brīvprātīgie ir škirstījuši tiešsaistē pieejamos reģistrus, parasti tie ir ieskanēti, bez iespējas tajos meklēt kaut ko pēc uzvārda, ir reāli jāškirsta vecie dokumenti, kaut vai arī pie datora, bieži vien nesaprotamā valodā, grūti salasāmā rokrakstā, un lai gan to var darīt mājās, tas vienalga paņem laiku, dažos gadījumos arī veselību, jo ir diezgan viegli sabeigt redzi. Šķirstot 19. gadsimta vidus vācu rokrakstu, mēģinot tajā sabortot savus senču vārdus un uzvārdus, tad lūk, daudzām draudzēm jau ir sagatavoti saraksti alfabētiskie, kuros jūs varat atrast iespējams savus senčus vai radiniekus ar norādēm, kur precīzi, kurā baznīcas reģistrā jūs varat tiešsaistē atrast pilnīgāku informāciju. Un jau pēc tam jau ķerties pie tās atšifrēšanas. Ja jums nepadodas 19. gadsimta vidus krievu, poļu vai vācu rokraksts, bet vācu rokraksts, piemēram, nepieredzējušam cilvēkam var būt diezgan izaicinošs, jūs varat vērsties manis jau minētajās dombiedru grupās Facebookā. Katrā no tām ir nemazums atsaucīgu ļaužu, kam labi padodas šie senie rokraksti un kas jums noteikti palīdzēs. Vietnē Ciltskoki jūs varat izmantot arī maksas sadaļu, ka jums tā ir tā saucamā sadaļa personu saraksti plus, ka jums nebūs jāmeklē rokās caur personu sarakstiem attiecīgā draudze vai, piemēram, kāda pagasta iedzīvotāja saraksts par tiešām ļoti simbolisku samaksu. Jūs varat uz dienu vai 3 iegūt meklētāju, kas jums atradīs visus sarakstus, visas vietas, ko aptver Ciltskoki, kur parādās jūs interesējošais cilvēks. Vai arī interesējošie cilvēki ar konkrētu uzvārdu. Bieži vien jūs pat iegūsiet arī saiti uz konkrētu dokumentu. Bez šī meklētāja, bez sarakstiem noteikti iesaku iegriezties Ciltskoku sadaļā dokumenti, jo šeit ir saites ne tikai uz dažādiem tiešsaistes arhīviem, bet arī uz dokumentiem, ko ir sagādājuši brīvprātīgie no dažādiem arhīviem. Dokumentiem, kas citādi nav pieejami tiešsaistē, kas nav digitalizēti, bet kurus entuziasti ir paši pārfotografējuši vai kuru kopijas ir pasūtījuši no Latvijas vai no ārvalstu arhīviem. Piemēram, ja jūsu saknes ir Latgalē, tad viena no lielākajām problēmām ir tāda, ka 19. gadsimta sākuma baznīcu reģistri neglabājas Latvijā. Tie glabājas Minskā, Baltkrievijā, arhīvā, kas savus materiālus nedigitalizē vai nepadara tos pieejamus tiešsaistē. Un pēdējo gadu laikā es un citi ieinteresēti ļaudis par saviem līdzekļiem pasūta šo materiālu kopijas un dalās ar tām Ciltskoku vietnē. Nevienam nav jātērējas vairs, nevienam nav jābrauc uz Baltkrieviju, piemēram,
vai Krieviju. Daudz ko jūs atradīsiet šeit. Otrs instruments, kas jau ir tāds konkrētāks, tā ir vietne raduraksti arhīvi.lv. Tā ir Latvijas valsts vēstures arhīva uzturēta vietne, kur jūs varat atrast baznīcu grāmatas, manis minētos dzimušo, laulāto un mirušo reģistrus, ieskanētā veidā. Ja jums ir zināms, kurās draudzēs ir dzīvojuši jūsu senči, kādām konfesijām viņi ir piederējuši, tad, lūk, sadaļā baznīcu grāmatas jūs bieži vien varēsiet atrast jūs interesējošo konfesiju un apdzīvoto vietu reģistrus, jo ne viss ir indeksēts vietnē Ciltskoki.lv. Būs gadījumi, kad jums pašiem nāksies šķirstīt, būs gadījumi, kad jums iespējams nāksies ielausties senajā rakstībā. Uzreiz varu pateikt, ka pirmajā brīdī kaut kas var likties nesaprotams vai pat ļoti daudz, kas, ja ne viss, bet es pēc savas pieredzes varu pateikt, ka ar laiku, ja jūs būsiet gana ieinteresēti un neatlaidīgi, jūs varēsiet ielausties arī vecajā rakstībā. It īpaši, ja tā ir valoda, ko jūs zinat, piemēram, vācu vai kāds zina krievu valodu, pēc pāris stundām šie senie raksti ar jums sāk runāt. Nu, vācu valodas gadījumā varbūt tās būtu jāapgūst burtu rakstība, jo tā ļoti atšķiras no mums ierastās. Mums ir, zinām, piemēram, gotiskā rakstība, kurā latviešu valodā tika drukātas grāmatas vēl līdz pat 20. gadsimta 20. bet žurnāli pat 30. gadiem. Kāds no mums varbūt tās to ir apguvis skolā, tad, lūk, vācu rokraksts arī izmantoja gotisko rakstību sava veida, un kas nav identiska tām burtu formām, ko mēs apguvām skolās. Tas prasa nelielu piepūli. Šeit jūs atradīsiet arī, piemēram, Viskrievijas tautas skaitīšanas materiālus. Vislabāk tie ir saglabājušies Latgalē 1897. gadā. Visā Krievijas impērijā tiek veikta tautas skaitīšana, un jo īpaši Latgalē šie materiāli ir saglabājušies. Ir saglabājušās ģimeņu anketas, kur ir uzskaitīti visi konkrētā mājsaimniecībā dzīvojoši cilvēki, ir uzrādīta viņu savstarpējā radniecība, viņu vecums, nodarbošanās, rakstīt, lasīt prasme un daudz kas cits. Ārkārtīgi vērtīgs avots. Šo to jūs atradīsiet jau indeksētā veidā ciltskokos ar uzvārdu sarakstiem, bet daudz ko nāksies šķirstīt manuāli. Bez tā jūs atradīsiet šeit arī sarakstus. Piemēram, deportētie Latvijas iedzīvotāji vai Latvijas iedzīvotāju pases. Tur būs saraksti ar personām, kuru lietas glabājas arhīvos. Deportēto iedzīvotāju gadījumā jūs neatradīsiet šīs lietas. Latvijas iedzīvotāju pasu gadījumā jūs šīs pasas atradīsiet caur vietni ciltskoki.lv, caur maksas meklētāju. Piebildīšu, ka nav runa par visu Latvijas iedzīvotāju pasēm, kas ir dzīvojuši starp 18. un 40. gadu. Man, protams, gribētos, lai tas tā būtu, taču pasu saglabātības pakāpe ir atkarīga no apdzīvotām vietām. Piemēram, Rīgai ir diezgan labi saglabājušās pasas, un pamatā tās būs pasas no Rīgas, ko jūs šeit atradīsiet. Tātad, ja cilvēks ir dzīvojis Rīgā starp 2 pasaules kariem un ir mainījis pasi, ir atdevis savu veco pasi Rīgas policijas iestādēs, tad šo veco pasi jūs atradīsiet bez problēmām. Ja cilvēks ir dzīvojis un miris Daugavpilī vai mainījis pasi Daugavpilī, jūs visdrīzāk neatradīsiet neko, jo, piemēram, Daugavpils pasas ir saglabājušās ļoti slikti. Vēl ir tāds rādītājs Latvijas universitātes studenti. Tiešsaistē ir pieejama daļa Latvijas universitātes studentu personas lietu par starpkara posmu. To jūs arī atradīsiet caur vietni Ciltskoki.lv, caur maksas meklētāju. Es to nemitīgi pieminu un uzsveru, kas ir maksas meklētājs. Neuzskatiet to par, man viņi diemžēl neko nemaksā par reklāmu, bet tas tiešām ir brīnišķīgs resurss,
un samaksāt eiro 50 par dienā par iespēju atrast savu senču vai radinieku pasi, tas tiešām ir nekas. Un bez ciltskokiem LV faktiski pilnvērtīgi pētīt dzimtu Latvijā, manuprāt, nav iespējams. Bet radu raksti, savukārt šī vietne, par ko mēs runājam tagad, tas ir sava veida mugurkauls. Un mēs visi te esam sākuši un bieži vien te arī turpinām būt. Vēl viens salīdzinoši nesens resurss ir latviešu diasporas dokumenti. Vairumā gadījumu tas, ko jūs šeit atradīsiet, nebūs dokumenti kā tādi, bet jūs atradīsiet atsauces uz dokumentiem, kas glabājas Latvijas valsts arhīvā. Piemēram, legionāru pases. Tās ir pases, kas ar Otrā pasaules kara gada latviešu legionāriem aizceļoja uz rietumiem, glabājās tur, un, kad Latvija atguva neatkarību, kādā brīdī šī legionāru pasu kolekcija nonāca Latvijas valsts arhīvā. Šīs pases nav pieejamas tiešsaistē, bet šajā datu bāzē jūs varat meklēt pēc uzvārdiem jūs interesējošās personas, varbūt arī kāda radinieka pasa tur atradīsies. Tur būs arī konkrēts lietas numurs un arhīvs norādīts. Jums būs jāsazinās ar arhīvu un jāsarunā ar iespēju iegūt šīs pases vai, piemēram, pasē ielīmētās interesējošā cilvēka fotogrāfijas kopiju. Tas pats attieksies uz personu apliecībām, karaklausības apliecībām un tam līdzīgi, bet, kas šeit ir interesants, emigrācijā esošo Latvijas pilsoņu reģistrācijas kartītes un kritušo pazudušo karavīru uzskaitas kartotēkas. Šīs kartotēkas ir pieejamas tiešsaistē. Un arī ir iespējams izmantot meklētāju tepat šajā vietnē. Nav jāiet uz Ciltskokiem LV. Meklēšana ir bez maksas. Jūs atradīsiet interesējošās personas, ieskanēt to kartiņu, un tur būs kaut kāda pamata informācija, piemēram, personas nodarbošanās, personas uzturēšanās vieta. Runa ir par 40. gadu otro pusi. Šīs ir kartītes, kas tika aizpildītas pārvietoto personu nometnēs un citviet rietumu pasaulē. Dažreiz būs norādīts, kur persona ir devusies no šīm nometnēm. Būs iespējams norādīta personas pēdējā adrese Latvijā, kur tā uzturējās pirms doties trimdā. Šīs kartiņas piedāvā tiešām daudz vērtīgu aizmetņu un iesaku tās izmantot. Pie kritušajiem un pazudušajiem karavīriem tie būs latviešu legionāri vai ar legionu saistītās vienībās, piemēram, robežsardas bataljonos, policijas bataljonos dienošo karavīru kartiņas, kartiņas ar informāciju, nevis fotogrāfiskās kartiņas. Tur jūs neatradīsiet visus kritušos vai pazudušos legionārus. Nebūtu ne, tikai noteiktu daļu, bet kartiņas ir vērtīgas ar to, ka tur bieži vien ir norādīta arī karaspēka daļa, kur interesējušais cilvēks ir dienējis, un tas atkal varētu būt vērtīgs papildinājums mūsu radinieku vai senču biogrāfiju vai atspērienu punkts, kur meklēt informāciju tālāk. Latviešu diasporas dokumenti. Nākamā datu bāze, kas nemitīgi tiek papildināta, ir Latvijas kapsētu digitālā datu bāze, kur jūs atradīsiet šobrīd jau lielāko daļu Rīgas kapsētu, daudzas, ja ne visas, Liepājas kapsētas un kapsētas daudz viet ārpus Rīgas. Pateicoties šai datubāzei, mēs varam uzzināt, kur mūsu radinieki ir apglabāti. Bieži vien mēs varam uzzināt nekad nesatiktu radinieku miršanas datumus. Piemēram, mēs
Izmantojot baznīcu reģistrus, esam atraduši vecvectēva māsu, kāda nebūtu tās vai brāli. Mēs zinām, kad viņš ir dzimis, bet ģimenes saiknes ir pārtrūkušas. Bet pateicoties šai datubāzē, mēs varbūt tās atrodam, kur viņš pēc tam ir nonācis, kur viņš ir apglabāts. Vairumā gadījumu ir arī kapavietas fotogrāfija. Datubāze nemitīgi aug. Es to izmantoju regulāri, jo ir arī tāds pavisam analogs rīks, kā atrast radiniekus. Piemēram, atrodot caur šo datubāzi kāda radinieka kapa vieta Rīgas kapos vai kaut kur citur, mēs varam aiznest uz šo kapsētu vēstuli, novietot to pie kapa. Es parasti izdrukāju uz papīra, ielieku stikla burciņā, aizskrūvēju un vēstuli, ka es vēlos sazināties ar šo cilvēku pēcnācējiem, ka man interesē, piemēram, šo cilvēku fotogrāfijas vai dzīves stāsts, arī aprakstu, kādā radniecībā es esmu. Ziniet, 80% gadījumu man ir atsaukušies. Cilvēki, kas pēc tam arī ir dalījušies ar ļoti vērtīgu informāciju. Un kādreiz pastaigājoties pa kapsētām, es redzu, ka es neesmu vienīgais, kas tā dara. Šur tur ir vai nu pielīmēta, kāda ielaminēta vēstule, vai tiešām ir burciņa ar vēstījumu. Ir dzirdēti gadījumi, ka man arī pašam, piemēram, nav atsaukušies cilvēki, un viņiem ir visas tiesības neatsaukties un nerunāt ar mani, bet dažreiz klīst runas, jā, kaut kādas burciņas, melnā maģija, nu sazin, mēs to neaiztiksim, mēs to izmetīsim. Tas arī tā var būt, bet tiešām vairumā gadījumu cilvēki ir priecīgi, atsaucīgi. Zinu gadījumu, kad pateicoties vienai šādai vēstulei, pat satikās 5 vienas dzimtas atzari, kas bija viens otru gadu gaitā pazaudējuši. Un tagad, piemēram, katru gadu rīko dzimtas salidojums. Ļoti vērtīgs resurss, un pie kura ir vērts atgriezties pēc kāda laika, jo kapsētu datubāze tiek papildināta. To uztur privāts uzņēmums sadarbībā ar pašvaldībām, kas tam uztic savu kapsētu digitalizāciju. Ir pašvaldības, kas nevēlas izmantot tā pakalpojumus, piemēram, Saldus pilsētā un Saldus apkaimē ir sava no šīs neatkarīga datubāze. Ja jums saknes ir tajā pusē, iesaku pameklēt Saldus kapsētu datubāzi, bet Saldus nav vienīgais gadījums. Vēl viens ārkārtīgi svarīgs resurss periodika.lv platforma, kurā ir ieskanētas un joprojām tiek skanētas iekšā vecās Latvijas avīzes, žurnāli, kuros ir iespējams meklēt pēc atslēgvārdiem, pēc uzvārdiem, un šis ir ārkārtīgi plašs rotaļlauks, ko jūs varat izmantot, neatejot no datora, ierakstīt kaut vai savu uzvārdu. Labi, ja uzvārds Bērziņš, tas neko nepalīdzēs, bet ja kāds retāks uzvārds, vārdu un uzvārda kombināciju, vai arī uzvārdu un, piemēram, pagasta nosaukuma kombināciju, var atrast ārkārtīgi daudz. Gan sēru sludinājumus, gan mantojuma ziņas, kur ir radinieku un senču dzīves gadi. Kādreiz pat fotogrāfiju var atrast un daudz ko citu. Neviens vien ir atradis arī pārsteidzošā kārtā ziņas par to, ka kāds senčis, piemēram, ir bijis tiesāts par huligānismu vai kādu nelielu pārkāpumu, jo nevienmēr jau ģimenē tiek paudžu paudzēs nodots tāds fakts, ka, piemēram, vecvectēvs kādreiz zaļumballē bija sakāvies vai vecvecmamma ir viltojusi naudas vekseli. Lūk, pateicoties periodikai LV, dažreiz kaut ko tādu var noskaidrot, kas atkal padara dzimtas stāstu godīgāku, kolorītāku. Man nav bijuši gadījumi, ka es būtu atradis kaut ko smagi kompromitējošu, bet arī kaut kas tāds var gadīties. Jā, noteikti izmēģiniet, ja neesat jau to izdarījuši.
Vēl viens resurss, kas ir vērtīgs, meklējot radiniekus trimdā, ir kādreizējā starptautiskā meklēšanas dienestā, ārvalstinā, Vācijā, datubāze. Jums būtu jāizmanto tava sadaļa tiešsaistes arhīvs, online archive, un šeit būs tieši pārvietoto personu nometnēs aizpildītās Latvijas pilsoņu bijušo kartiņas, kas ir informatīvākas nekā diasporas kartotēkā atrodamās. Daudzās kartiņās ir norādīti personu vecāku vārdi, arī mātes dzimtais uzvārds, un vēl kāda papildu informācija, piemēram, valodu zināšanas, skaidrās naudas uzkrājumi tajā brīdī, kas ir pārvietotajai personai. Man šī datubāze ir palīdzējusi atrisināt vairākas dzimtas mīklas. Tā man ir ļāvusi saprast, kur ir emigrējuši mani radinieki no Vācijas pēc tam, jo vairums Latvijas pilsoņu, kas bēga uz rietumiem, nonāca sākumā Vācijā un daudzus gadus dzīvoja pārvietoto personu, jeb dipīšu nometnēs, un no turienes jau izceļo uz jaunām mītnes zemēm. Un bieži vien šeit kartiņās būs norāde, uz kurieni persona ir izceļojusi, un tad jau jūs attiecīgi varat meklēt citu zemju arhīvos, piemēram, Austrālijas arhīvā ir ļoti laba datubāze. Ir gadījumi, ka var atrast pat personu fotogrāfijas, bet bieži vien ir tā, ka jūs atradīsiet norādi uz personas lietu, kuras kopija būs jāpasūta par atsevišķu samaksu, kas arī nav kosmiska. Un bieži vien ieceļošanas lietas ir ļoti, ļoti informatīvas, tik informatīvas, ka es pat esmu atradis savas radinieces plaušu rentgenu, kas tika veikts viņai ieceļojot Austrālijā, lai pārliecinātos, ka viņa, piemēram, neslimo ar tuberkulozi. Bez tā daudz kas cits interesants. Savukārt, piemēram, ja jūsu radī ir ieceļojuši Kanādā, tad tur ir ļoti, ļoti bēdīgi, un lielākā daļa ieceļotāju lietu, kā noprotu, ir iznīcinātas. Un, ja arī ir kaut kas saglabājies, tad tas nav nemaz tik viegli pieejams. Te, tālākie meklējumi ir atkarīgi tiešām no valsts, uz kurieni jūsu radinieki ir pārcēlušies. Bet šī ir vieta, šī ir laba vieta, kur sākt. Bieži vien mēs nonākam pie jautājumu par to, kur veidot dzimtas koku. Es sāku ar papīra lapu 90. gados, kad man bija tikai dažas paaudzes. Ar laiku es sapratu, ka koks ir pārāk liels, lai to ietilpinātu vienā lapā. Tad es līmēju kopā vairākas citas lapas. Tad es iegādājos īpašu datorprogrammu, kurā ir iespējams zīmēt koku, bet daudz to dara joprojām. Es tam savukārt esmu atmetis ar roku. Es izmantoju tiešsaistes platformas, kas ļauj veidot dzimtas koku, un vismaz viena no tām ir ļoti viegli pieejama no malas ikvienam. Tā ir vietne geni.com, kas ir sava veida pasaules koks, kurā mēs varam sākt ar sava koka izveidi, bet pierreiz arī pārbaudīt, vai gadījumā kāds šeit jau nav izveidojis mūsu dzimtas koku, piemēram, kāds nebūtu trešās pakāpes brālēns, ar kuru mums ir kopīgs vectēvs. Un noteikti iesaku pārbaudīt šo resursu. Tam ir bezmaksas versija un maksas versija. Man ir bezmaksas versija, kas ļauj veidot neierobežotu koku, kas ļauj apvienot manis ievadītās personas ar to duplikātiem, piemēram, ar tām pašām personām, ko mani citi radinieki ir ievadījuši šajā kokā, kas ļauj veikt meklēšanu.
Ir arī maksas versija, ir maksas abonements gadam, ko es nekad neesmu izmantojis, man tāda nepieciešamība nav bijusi, bet tas sniedz papildu meklēšanas rīkus, un var gadīties, ka jums neveicas meklējumos, dažādos baznīcu reģistros, bet īsnībā kāds jau sen ir šeit izveidojis jūsu dzimtes koku, kas sākas, piemēram, ar jūsu vecmāmas vai vectēva brāli vai māsu. Tik tālu jums gan vajadzētu pašiem izsekot, bet senākās paaudzes visas jau ir tur. Tātad runa nav tikai par informācijas saglabāšanas un klasificēšanas veidu, bet pasaules koks kā vieta, kur meklēt savus radiniekus, savus senčus, kurus kāds tur iespējams jau ir ievadījis. Otrs resurss ir myheritage.com, tam ir arī latviskā versija, myheritage.lv, kas ir multifunkcionāls resurss. Cita starpā šeit var veidot dzimtes koku. Bezmaksas versijā gan personu skaits ir ierobežots, ko jūs dzimtes kokā varat ievadīt, precīzi neatceros, 200 vai 250, bet šai vietnē ir dažādi maksas abonementa plāni, ir iespēja izmantot mēnesi vai dažas nedēļas bezmaksas abonementu, lai iepazītos. Iesaku izmēģināt, tikai obligāti atķeksējiet pie bankas kartes detaļām, ka jūs nevēlaties automātiski abonementa pagarināšanu, jo pretējā gadījumā jūs aizmirsīsiet, ka jums bezmaksas abonements tikai ir uz mēnesi, un pēc tam jums automātiski noņems pilno samaksu. Ja jums būs izņemts keksis par automātisko pagarināšanu, jums nepagarinās, bet ar jums sazināsies šīs vietas pārstāvi, kas piedāvās iespējams izdevīgāku abonementa plānu gadam. Un es to vienmēr izmantoju. Man ir MyHeritage maksas abonements, pat uz 2 gadiem man piedāvāja, jo šī nav tikai vieta, kur veidot dzimtes kopu. Es veidoju gan genī.com, gan MyHeritage, bet tā ir arī milzīga datubāze. Ja jums ir tāds labs abonements, jūs varat piekļūt dažādām Amerikas datubāzēm, mirušie, laulātie, Amerikas tautas skaitīšanas, arī Austrālijas un citu valstu datubāzi. Ārkārtīgi vērtīgs resurss. Neviens neteica, ka dzimtes pētniecība obligāti ir lēcprieks, bet nav tā, ka tas jūs iedzīs bankrotā. Nu, ja vien jūs masveidā nesāksiet pasūtīt no Baltkrievijas arhīviem senas dokumentus, kā es to daru, bet tas ir specifisks gadījums. MyHeritage tiešām var izmantot arī samērā lēti, izdevīgi un jēgpilni. Es vienmēr atkārtoju, ka dzimtas pētnieks nav dzimtas pētnieks vakumā. Dzimtas pētniekam ir jāpēta arī ne tikai ģimene, ne tikai cilvēki, bet nedaudz arī jāsaprot tās vietas, kurām dzimta ir bijusi piederīga. Tāpēc ik viens dzimtas pētnieks kaut kādā ziņā ir arī novada pētnieks. Tāpēc ieteiktu meklēt, ja ir iespēja tiešsaistē, un tiešsaistē šobrīd tiešām ir daudz kas pieejams, grāmatas, publikācijas, kas ir veltītas jūs interesējošām apdzīvotām vietām. Ja paveiksies, jūs dabūsiet ķiegeli uz 900 lapusēm, kur jau ir iekļauti ļoti daudzi dzimtu stāsti, ciemu vēstures un tā tālāk. Es šobrīd atsaucos, piemēram, uz grāmatu, kas saucas Mazā Zemgale, un par spīti maldinošajam nosaukumam, tajā ir runa par Rudzātu pagastu Latgalē. Kaut katram pagastam būtu veltīta tāda grāmata, diemžēl tā nav, bet jūs atradīsiet nevienam pagastam, miestam vai kādai citai tēmai, piemēram, ja jūsu senči ir bijuši varbūt tās, saistīti ar kādu profesionālo grupu, piemēram, skolotāju, jūs atradīsiet tiešsaistē jau nevienu publikāciju un pamatresursus, kur meklēt, piemēram, novadu pētniecisko literatūru jau digitalizētā veidā, grāmatas
lndb.lv, kas ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas resurss. Manis minētā grāmata Mazā zemgale ir, piemēram, pilnā apjomā šeit digitalizēta un lasām tiešsaistē. Vēsturiskās kartes. Lasot baznīcu reģistrus, atrodot savu ziņas par saviem radiniekiem periodikā un citos avotos, mēs bieži vien saskaramies ar vietvārdiem. Jā, mēs zinām, kur ir pagasts, bet tiek nosauktas mājas, ciemats, un varbūt tās mums gribētos zināt, kur tas ir bijis. Un neatsverams resurs ir vēsture.dodies.lv, kas ir digitālais vēsturisko karšu krājums. Šeit labajā pusē atverot, jūs varat vienu un to pašu izvēlēto areālu aplūkot dažādu laikmetu un dažādas precizitātes kartēs. Piemēram, šeit ir man ļoti tuvā Daugavpils apkaime, ko es pārzinu vislabāk no visām citām apkaimēm. Tas nenozīmē, ka es pats par sevi to pārzinu vislabāk, jo ir ļoti daudz labu Daugavpils apkaimes pazinēju. Tad, lūk, šo apdzīvoto vietu es varu apskatīties pat 18. gadsimta pēdējā ceturkšņa kartē un salīdzināt, kā ir mainījušies nosaukumi, kādas jaunas apdzīvotās vietas ir nākušas klāt vai kas ir zudis gadu gaitā. Pēdējais tiešsaistes instruments, bet man ārkārtīgi mīļš, bet kas varbūt tās ne visus interesēs, ne visiem tas būs vajadzīgs, tie ir DNS testi. Noteikti par tādiem esat dzirdējuši. Šie testi tiek aktīvi reklamēti tiešsaistē, vis kaut kur citur. Un pārsvarā reklāmu rullīšos, piemēram, tādos, ko var redzēt YouTube, tiek likts uzsvars uz to, ka veicot DNS testu, jūs noskaidrosiet savu etnisko izcelsmi. Tās ir pilnīgākās muļķības, jo DNS jūsu etnisko izcelsmi neatklās. Tas ir mārketinga triks, jo DNS tests varbūt tās atklās, kādās vēl populācijās ir sastopams līdzīgs DNS kā jums, bet tas neko nepateiks par jūsu senču izcelsmi. Vismaz ne tie populārākie testi. Bet ko šie testi jums atklās? Un šeit esmu izvēlējies 4 populārākās DNS testēšanas platformas. Kā jūs redzat, MyHeritage ir tas pats MyHeritage, kas ir arī datu bāze un koka veidošanas vietne. Un, ja ir pilnais abonements, tad veicot MyHeritage DNS testu ir iespējams izmantot arī visādus papildu rīkus, analizējot iegūtos DNS rezultātus. Rezultātus ierobežotā veidā var redzēt arī bez pilnā abonementa. Daudziem ar to pilnībā pietiek, bet tas vērtīgākais, ko jūs iegūstat, nododot DNS testu, ir saraksts ar cilvēkiem, kas šo testu arī ir nodevuši, un ar kuriem jums sakrīt kaut kādi DNS fragmenti. Jo lielāki fragmenti summā sakrīt, jo tuvāka radniecības pakāpe. Ar šī testa palīdzību es esmu atradis radiniekus, kurus es nebūtu atradis citādākos veidos. Piemēram, es atradu savas vecmāmas radiniekus Sibīrijā. Viņu senči bija Latgales zemnieki, kas uz Sibīriju izceļoja 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Es viņus nebūtu atradis nevienā tiešsaistes arhīvā, bet kāds Sibīrijas latgalietis, viņu pēcnācējs, kā izrādās mans vecmāmas radinieks, šādu testu bija veicis, un radniecība tika uzrādīta, mēs sazinājāmies, atradām kopīgus uzvārdus, kopā izšķirstījām baznīcu grāmatas, kas bija pieejamas tiešsaistē, un atradām kopīgo senci. Bet DNS testi, tā ir loterija. Var paveikties, var nepaveikties. Ja pirmajā brīdī nav nekādu vērtīgu jēgpilnu sakritību, varbūt tās tādas parādīsies ar laiku, jo šie testi kļūst aizvien
populārāki. Ja jums būtu jāizvēlas starp šīm 4 kompānijām, ir dažādas testēšanas stratēģijas. Ja jūs esat apsēsti ar jaunu radinieku meklēšanu, tad jo vairāk, jo labāk. Ja jūs baidaties no tā, ka jūsu DNS kāds izmantos pret jums kādreiz, vai reptiloidu civilizācija izmantos savām vajadzībām, lai jūs klonētu un tam līdzīgi, tad varbūt tās DNS tests nav jāveic. Pietiekami daudz ko interesantu var atrast arī bez tā. Bet, piemēram, Latvijā vispopulārākais ir MyHeritage, un tieši šeit es esmu atradis absolūto vairākumu savu radinieku. Ancestry komplektus nemaz nesūta uz Latviju, bet Ancestry un 23andMe ir ārkārtīgi populāri Amerikā, piemēram. Tāpēc, ja jūsu mērķis ir atrast radiniekus viņpus okeāna, tad varbūt tā ir opcija. Nododot testu MyHeritage, jūs varat pēc tam iegūtos rezultātus augšuplādēt MyFamily 3 DNA, bet jūs nevarat augšuplādēt tos, piemēram, šajās 2 platformās, Ancestry un 23andMe. Bet, ja jūs nodosiet testu Ancestry vai 23andMe, šos rezultātus jūs varēsiet augšuplādēt MyHeritage un Family 3 DNA. Tātad tur ir atkal jādomā par dažādām stratēģijām, bet es esmu veicis testus arī Family 3 DNA, 23andMe. 23andMe man bija viss nenoderīgākais. Tiešām atrodas kaut kādi ļoti tāli cilvēki, ar kuriem nav iespējams izsekot radniecību. Bet var gadīties, ka tieši kādā no šīm platformām slēpjas tieši tas radinieks, kuru jūs meklējat. Tāpēc, ja jūs apsverat iespēju nodot testu, es ieteiktu varbūt tās sākt ar MyHeritage. Citi ieteiktu nodot 23andMe vai Ancestry un pēc tam augšuplādēt MyHeritage bez maksas. Un tad jūsu dati būs jau dažādās platformās. Un no resursiem, ko mēs varam izmantot mājās, sēžot pie datora, mēs nonākam pie resursiem, kas joprojām ir analogi. Ļoti daudz, kas ir digitalizēts, tiešām prātam neaptverams daudzums, un ar katru dienu jauni materiāli nāk klāt. Kaut kas, ko es ar lielām pūlēm biju savulaik meklējis Krievijā, braucis pēc dokumentiem, šķērsojot valsts robežas, mainot vairākus transporta līdzekļus un pat pēdējos 5 kilometrus soļojot cauri mežam, jo viens arhīvs tiešām atradās meža vidū Priemaskavā, un es atradu savu radnieku lietu, un pēc kaut kādiem 10 gadiem šī lieta jau ir pieejama tiešsaistē. Es nenožēloju, ka es veicu to ļoti garo ceļu, jo mēs nezinām, kas un kad tiks digitalizēts. Īsnībā, ja ir kaut kas svērtīgs, ko gribās iegūt, labāk to iegūt tagad, pasūtot kopijas vai palūdzot kādu privātu pētnieku, lai šīs kopijas iegūst jūsu vietā, jo dažreiz kopiju iegūšana no arhīviem var aizņemt diezgan ilgu laiku. Bet te esmu uzskaitījis arhīvus, kuros glabājas varbūt tās vērtīgākais, noderīgākais, un nevis no tā šobrīd ir digitalizēts, bet jums tā tad ir jāsazinās ar pašu arhīvu, lai noskaidrotu, vai tur ir kaut kas jūs interesējošs. Neviens arhīvs nemeklēs jums informāciju, jūs uzrakstīsiet, manu vectēvu sauc tā un tā, viņš ir dzimis tur un tur, tad un tad, kas jums ir. Nē, ja jums ir zināms, ka, piemēram, jūsu vectēvs ir vadījis kādu uzņēmumu, piemēram, rūpnīcu Rīgā padomju laikos, tad ir daudz lielākas izredzes. Piemēram, personāla dokumentu valsts arhīvā būs ļoti daudzu Rīgas uzņēmumu, valsts iestāžu darbinieku personas lietas. Tāpat tās, ja jums ir zināms, kur jūsu senči ir dzīvojuši Rīgā, gan pirms kara, gan pēc kara, ir liela varbūtība atrast mājas grāmatu,
kur ir uzskaitīti visi konkrētās mājas, konkrēto dzīvokļu iemītnieki, un arī sniegt kaut kādu papildu informāciju, piemēram, norādīta profesija, norādīts, no kurienes persona ir ieradusies, var kur ir devusies pēc tam, kas atkal ir ļoti vērtīgi aizmetņi tālākiem meklējumiem, bet mājas grāmatu liela daļa joprojām nav digitalizēta. Un ir jāpaļaujas uz to, ka jums atradīs tava arhīvs, vai arī, ja jums ir iespēja pašiem doties uz arhīvu, atrast uz vietas, vai arī atrast kādu privātu pētnieku, tādi ir sameklējumi caur tām pašām Facebook grupām, kas jūsu vietā aizies uz arhīvu un pārfotografēs lietu un par noteiktu samaksu jums to sagādās, bet turpat var atrast brīvprātīgos, kas iet tāpat uz arhīvu un kuriem nav grūti varbūt tās kādas 10, 15 lapuses jums pārfotografēt. Tāpēc noteikti izmantojiet citu cilvēku palīdzību. Daudzos gadījumos to tiešām var iegūt. Tātad Latvijas valsts vēstures arhīvs, kur lielākoties dokumenti līdz 1944. gadam, pagastu valžu arhīvi, policijas arhīvi. Ja jūsu senči ir dienējuši policijā, robežsardzē līdz 40. gadam, visdrīzāk viņu personas lietas ar fotogrāfijām un sīkām biogrāfiskām ziņām būs atrodamas tur. Tas attiecas arī uz skolotājiem, citām profesijām, apdzīvotām vietām. Visu nenosauksi. Tie ir simti tūkstoši miljonu lietu, kas glabājas Latvijas valsts vēstures arhīvā, un ļoti daudz, kas no tā nav digitalizēts, ļoti daudz, kas no tā tiks digitalizēts tālā nākotnē, un kaut kas netiks digitalizēts nemaz. Tāpēc, ja jūs esat nopietnas dzimtu pētnieks, jums nepietiks ar to, kas ir pieejams tiešsaistē. Bet tiešsaistē tiešām ir pieejams daudz. Latvijas valsts arhīvs. Svarīga dokumentu glabātuva, jo šeit ir, piemēram, represēto personu lietas, kuras neviens personas datu aizsardzības dēļ nedigitalizēs un nepadarīs pieejamas. Šīs lietas ir skatāmas tikai uz vietas. Noteiktos gadījumos pat ar tām ir tiesīgi iepazīties radinieki, tiek lūgts pierādīt radniecību, bet, ja ir pagājuši, piemēram, 110 gadi kopš personas dzimšanas un 35 gadi kopš personas nāves, tad šo lietu var skatīties uz vietas ik viens, bet, ja lietā būs minētas jaunākas personas, piemēram, ir izsūtīta ģimene, vecākiem jau ir šis termiņš beidzies, ik viens var iepazīties ar datiem, kas uz viņiem attiec, bet ir izsūtīti arī bērni. Visas lietas lapas, kur ir minēti šie bērni, un viņa personas dati būs aizvērtas. Proti būs ar saspraudi pārklāt, nostiprināt balta papīra lapu, un jums nedrīkstēs skatīties, kas tur ir, un jūs tiešām uzraudzīs, jo lasītavās ir kameras. Bet ļoti traģiski avoti vairumā gadījumu rokrakstā un krievu valodā, bet kaut kas, kas var atklāt ārkārtīgi daudz par mūsu tuvinieku ciešanu ceļiem. Šajā pašā arhīvā ir atrodamas arī, piemēram, kompartijas biedru lietas, jo skaidrs, ka mums bija radinieki, tuvāki, tālāki, kas padomju gados dažādu iemeslu dēļ iestājās komunistiskajā partijā, un tur būs viņu lietas ar viņu pašrocīgi rakstītām autobiogrāfijām, kas bieži vien, protams, noklusē kaut kādus neizdevīgus faktus, bet tāpat var sniegt ļoti interesantu informāciju. Un visbeidzot, zonālie arhīvi. Tie ir nosacīti rajonu arhīvi, kas, piemēram, Daugavpils zonālais arhīvs aptver pēckara dokumentus par bijušo Daugavpils rajonu, Krāslavas rajonu, Preļu rajonu, Ilūgstes rajonu, tātad par daudz plašāku apkaimi. Dokumenti no kolhoza laikiem, personas lietas no dažādiem uzņēmumu darbiniekiem, skolotāju personas lietas, bieži vien padomju laikos ar autobiogrāfijām. Tas viss glabājas uz vietas, nekas no tā nav digitalizēts, jāmetas iekšā vietējos arhīvos.
Pasūtīt kopijas no arhīva var būt diezgan padārgi, ja lieta ir apjomīga. Atkal varbūt tās ir vērts ieplānot kādu atvaļinājumu un doties uz interesējošo zonālo arhīvu, jo nav grūti atrast kādu, kas aizies uz arhīvu Rīgā. Daudz grūtāk ir atrast kādu, kas dosies uz šādu arhīvu provincē, bet tie glabā ļoti vērtīgu informāciju. Neesmu to atzīmējis, bet noteikti ir vērts papētīt, ko sevī slēp muzeji. Un, piemēram, ierakstot meklētājā, interneta pārlūkā, Latvijas muzeja kopkatalogs, jūs atradīsiet saiti uz muzeja kopkatalogu, un ierakstot meklētājā kādu uzvārdu, kas interesē, pēkšņi var gadīties, ka jums izmetīs fotogrāfiju vai vismaz atsauci uz fotogrāfiju, kurā ir redzams jūs interesējošais cilvēks, un fotogrāfiju, kas glabājas kādā no Latvijas muzejiem, jo muzeji pamazām ievada šajā datubāzē, ja ne pašus attēlus, kas ir viņu rīcībā, tad vismaz informāciju par šiem attēliem. Es muzeja kopkatalogā esmu atradis kādu 5 radinieku fotogrāfijas, piemēram. Man šķiet, ka mēs esam uzzinājuši gana daudz, un ja es sākšu jums stāstīt vēl kaut ko vairāk, tad jau iestāsies hauss, un būs grūti to sagramot. Resursu ir daudz vairāk, ir dažādi specializētāki resursi, kur meklēt, piemēram, radiniekus, kas ir piedalījušies Otrajā pasaules karā, karojot sarkanās armijas pusē. Legionāriem nav šādas datubāzes. Ja jums rados ir legionāri, noteikti sazinieties ar Latvijas kara muzeju. Viņiem ir iekšēja legionāru datubāze, kas pagaidām nav publiskota, iespējams to publiskos nākotnē, bet kara muzejā ir ļoti atsaucīgi darbinieki, kas, ja jūs viņiem aizsūtīsiet e-pastā interesējošās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu vai vietu, varbūt tēva vārdu, nu kaut ko, kas ļautu saorientēties starp daudziem vārdu uzvārdu brāļiem, ir liela iespējamība, ka jūs kaut kādu ziņu dabūsiet. Es, piemēram, šādā veidā uzzināju vismaz kaut ko par savu vecmāmas brāli, kas bija pazudis bez vēsts Otrā pasaules kara gados, un ko mēs bezcerīgi meklējām ar sarkano krustu, gan padomju laikos, gan pēc tam. Kara muzeja datubāzē viņa vārds ir atradies, mēs vismaz zinām, kad viņš tika iesaukts, kādā karaspēka daļā viņš tika iedalīts, un jau no tā mēs zinām, kur šī karaspēka daļa ir cīnījusies, un kur visdrīzāk mans radinieks ir pazudis bez vēsts, proti visdrīzāk gājis bojā, jo nekur citur, ne trimdas datubāzēs, ne gūstekņu datubāzēs, nekur citur viņa vārds vairs nav atrodams. Bet dažreiz arī kāda informācijas drumstala, jā, var būt vērtīgs papildinājums mūsu meklējumos. No manas puses tas būtu viss. Veiksmi izmantot šos resursus, ja nu gadījumā jūs to neesat darījuši. Bet, ja jums ir kādi konkrēti, precīzi jautājumi, jā. Jā, mums ir apmēram 15 minūtes, jo mēs centīsimies neiet pār tavam laikam. Es iedošu mikrofonu tālāk. Varbūt ir kaut kādi komentāri, secinājumi un īsi jautājumi papildus, kur var ievirzīt savu darbu tālāk. Vai vispār, es pieļauju, Maka, tu esi iesācis kaut ko darīt, vai tev ir jautājumi? Sveiciens. Es kādreiz taisīju datorā tādu kubiciņu, tur vārds, un tur pildījās, bet tad tas viss kaut kā nokārās, un tu teici, ka tas nav īpaši produktīvi. Jā, tas nav produktīvi no tāda viedokļa, ka jūsu veidoto koku varētu izmantot jūsu radinieki, kas varbūt tās tieši jūs meklē vai tieši pēta jūsu atzaru. Mēs varam turēt kokus un veidot datorā, un daudzi tā dara, un tas ir pilnīgi normāli. Bet, piemēram, ja jūs atrodat radiniekus, kurus arī interesē dzimtas vēsture, vai jūs vēlaties ar kādu padalīties, tad var rasties problēmas, jo pētot dzimtu gadiem, tas koks kļūst milzīgs.
un ir iespējas varbūt tās izdrukāt atsevišķus zarus, bet ir ļoti, ļoti grūti padalīties ar datorā esošu koku, kas nav pieejams tiešsaistē, ar citiem cilvēkiem. Un no šī viedokļa tas nav tik ļoti produktīvi. Ir dažādi varianti. Var veidot lielo koku programmā, datorā, bet tiešsaistē izveidot tos zarus, kas varbūt tās pašu interesē visvairāk, vai tikai tiešos augšupējošos senčus un cerībā, ka varbūt tās kāds pievienosies. Variantu ir daudz. Nu, es esmu nonācis pie secinājuma, ka man ir svarīgi, man ir svarīgi atrast radiniekus, kurus arī interesē dzimtas vēsture. Mani interesē nevis radinieki paši par sevi, bet man interesē radinieki kā vērtīgas vēsturiskas informācijas avots. Un tieši tiešsaistē pieejamais koks ir sava veida, nu, tā pārnestā nozīmē ēsma. To atrod, tas ir viens no veidiem, kā piesaistīt radinieku uzmanību. Paldies. Varbūt atpazīst, mums ir Austris ciemos, Reini ar Gintu. Jā. Mēs esam bijuši diezgan slinki ar savu pētniecību. Mēs neesam baigi tālu tikuši, bet mēs esam mazliet digitalizējuši un mazliet apkopojuši, cik nu mums ir. Bet mēs neesam tālāk neko darījuši. 4 paudzes, apmēram, jā. Tad Jā, mēs vienkārši checking in. 5. klasē es ar to arī sāku. Jā. Un tad mums te ir interesanti, Edita, varbūt tu gribi pastāstīt, kāpēc tu dzīvo Īrijā un kāds tev ir interesants, bet tiešām pāris minūtes, jo Edita ir interesanti, viņa ir viens no cilvēkiem, kas ir latvietis, bet... Es trimdā piedzimu, un es tādu pētīšanu, senču pētīšanu neesmu iesākus, bet man bišķi interesē. Bet man nav vecāki vairs nedzīvo un radi maz Latvijā, un man tāds jocīgs uzvārds bija, kad tāds vēlreiz Latvijā nebija. Man liekas. Man ir viens, kā saka, brālēns, bet puspā saka, mums tāda brālēna nekad nebija. Čurmur vienkārši. Dīvains uzvārds, rets uzvārds, varbūt arī ļoti liela priekšrocība. Jo tādam sacīt pēdas ir daudz vieglāk nekā bērziņam vai eglītim. Tas nozīmē, ka unikāls uzvārds. Laizāni, jā, good luck with that. Jā. Es nezinu, nē, man īsti, es domāju, ka man īsti kā, varbūt arī nav jautājumu. Vienīgais, ko es tā esmu bieži domājis, jo ka no vienas puses dzimtas viena koka puse, it kā es atceros kaut kādos 90. gados, vecpiebalgā mums tika diezgan tālu izpētīta, un man visu laiku ir tā, es bieži par to domāju, vai tajos laikos varēja tikpat labi izpētīt kā tagad. Jo man liekas, ka tas vēsturnieks, kurš to darīja, tajā pusē, tad viņš meklējās visādām tām baznīcas grāmatām un tādām lietām un arhīviem, protams, arī. Bet jā, kā tas ir? Vai tas bija grūtāk, teiksim, pirms tiem 30 gadiem, vai tas ir tikpat? Es domāju, vai es tā varu droši ņemt tagad to dzimtas koku un teikt, ka jā, ka tas, jā. Pirms 30 gadiem ar dzimtas pētniecību lielākoties varēja nodarboties pensionāri, kuriem bija daudz brīva laika, kas to varēja pavadīt arhīvā. Tas prasīja tiešām lielus laika resursus. Ikvienam varēja gadīties kļūdas, jo, ja tu vienu lietu esi izskatījis, esi izrakstījis to, kas tajā brīdī tev šķitis interesants, visbiežāk tu pie tās neatgriezies, jo priekšā vēl bija jāizšķirst milzīgs lietu skaits, laiks ir ierobežots, un
piemēram, es pats kādreiz atgriezos pie atzariem, ko es esmu vēl analogajā laikmetā izpētījis. Es atrodu kļūdas. Es saprotu, ka esmu kaut kādas kopsakarības, varbūt tās palaidis garām, neievērojis. Es burtiski neesmu ievērojis ierakstu par kādu senci, jo acis bija tik ļoti nogurušas tajā dienā, ka pašķīru garām. Bet šāds pirms 30 gadiem vai senāk veidots koks ir, protams, ļoti, ļoti labs sākuma punkts. Bet, ja gribas kaut ko vairāk aiz tā koka, uzzināt kaut ko vairāk par cilvēku, piemēram, darba, dzīves gaitām, bieži vien nākas arhīvā atgriezties vai ķerties pie jau digitālajiem resursiem. Un vecpiebalgas gadījumā, piemēram, ir nācis klāt jauns avots, burtiski tagad tas ir jaunākais hīts, 30. gadu antropoloģiskās ekspedīcijas materiāli. 30. gados piebaldzēni tika uzmērīti, fotografēti, tika pierakstītas kaut kādas ziņas par viņiem, un skaidrs, vecpiebalgu uzskata par tādu etalonisku Latviju, un iespējams tādēļ arī uz turieni pirmām kārtām devās šīs antropoloģiskās ekspedīcijas. Šīs anketas ir šobrīd tiek digitalizētas. Ja jūs pameklēsiet, laikam, Ciltskoki Facebooka grupā, pat nesen par to bija ziņa, ka ir pieejams, laikam, Exceļa fails, kur ir alfabētiskā secībā uzskaitīti uzvārdi ar personām, par kurām ir šīs kartiņas saglabājušās. Tur ne tikai vecpiebalga, bet arī. Un ar tām neviens nav strādājis pirms 30 gadiem un senāk, jo tas viss bija kaut kur anatomikuma pieliekamajos kambaros un arhīvos. Diemžēl, piemēram, mana Latgala tur nav, bet daudziem vidzemniekiem ārkārtīgi paveiksies. Varbūt tas vairāk kā komentārs, varbūt es nesadzirdēju, ka tu teici. Protams, viena lieta ir tā, ka mēs sameklējam tos vārdus, uzvārdus un kā tas ir izveidojies pa gadiem, bet, protams, ir tā otra lieta, ka mēs gribam arī zināt, ko tie cilvēki darījuši, ko viņi jutuši, kā viņiem ir gājis tajā laikā un tā tālāk. Man liekas, es kaut kur izlasīju, kad es sāku meklēt, un tā ir ļoti tāda svarīga lieta, ka mēs runājam ar cilvēkiem, par savu dzimtu, ar savas dzimtas, ka ir ļoti svarīgi ierakstīt tās sarunas. Jo tad tu vari pēc gadiem atnākt atpakaļ pie tās sarunas, vēlreiz viņu noklausīties jaunām lietām, jo es zinu, kā es pierakstu lietas, un es pierakstu lietas ļoti, ļoti konspektīvi. Un nevienmēr tas labākais veids, kā to darīt. Es daru tieši tāpatās un vēlāk nožēloju. Un ar laiku arī pats balss ieraksts kļūst par vēsturisku liecību un avotu. 5. Man kādreiz sanāca ceļot pa Krieviju, apmeklēt savu vectēvu dzimto ciemu, un mēs satikām manas vecvecmammas māsu, kurai bija ap 90 gadiem, un mums līdz bija video kamera, mēs nofilmējām, kā viņa dzied tautas dziesmu, un tagad viņa sen ir mirusi, un tagad tas ir viens no vērtīgākajiem ierakstiem manā krājumā. Jā. Ko es vēl gribēju piebilst, es biju sazagusies ģimenes bildes, un tagad Austras viņas dabūs atpakaļ, bet es viņas digitalizēju. Man viņas vienkārši bija pa 20 gadiem, kad es dzīvoju ārzemēs. Es katru reizi nozagu kādu no ģimenes albumiem. Man tagad pēdējā reize, kad biju Latvijā, mamma teica, varbūt pietiks. Un tad es tagad aploksnē viņas atgriežu. Bet kas ir tas interesantākais? Tu teici par kā atzīmes ir jāveic fotogrāfijā otrā pusē. Katru reizi, kad uzzini jaunus datus par to bildi. Tāpēc, ka tiešām, kā mēs nekad nezinām, kad mēs aiziesim. Varbūt, ka es zinu par to cilvēku kaut ko, piemēram, mīļāko teicienu vai ko viņš tur, kaut ko, jebko. Jo Mārtiņš te nav tagad klāt, bet viņam ir Roma 95, 96 gadi, un viņai ir demence. Un viņa periodiski visu atcerās.
Bet tad viņa 98% dzīves pavada vienkārši staigājot apkārt un funkcionējot. Bet tad, kad viņa atcerās, ja noķer to momentu, viņa visus albumus, viņa ar visu joprojām izstāstīt. Bet tā problēma ir tāda, ka viņi arī atcerās, ka tie cilvēki ir miruši tajā brīdī, un viņi ir pēdējā palikusi pa lielam. Tas ir miris, tas ir miris, tas ir miris. Un tad ir tā emocionālā puse arī klāt, jo viņa, protams, stāsta, un tad es esmu tā, kas pieraksta ar domu, ka, ja nu kādam pēc tam interesē, jo es jau nezinu par tiem cilvēkiem neko. Man nav emocionālā saite nekāda, bet viņa pati paliek emocionāla. Un tad, man liekas, ir baigi interesants tas, ko tu teici, ka, piemēram, pēc gadiem noklausoties sarunu, tas skašķis jau sen ir pagājis, un tu vari pilnīgi savādāk savu audio vai video ierakstu ar citām sajūtām noklausīties. Mums, diemžēl, ir jābeidz. Reinam arī ir 2 stundas vēlāk, jau tur, kur viņš atrodas šobrīd Latvijā. Jā. Vai kādam vēl ir kaut kas sakāms? Es no savas puses teikšu paldies, ka tu radīji šo prezentāciju. Es ļoti labprāt saņemtu to failu. 5. Tiks nosūtīts. Mums ir pa laikam iebremzējās. Nē, mums vienkārši tas internets ik pa laikam iegļakojās. Vai kāds vēl kaut ko grib? Es saku paldies vienkārši. Tu saproti. Jā, tikai. Paldies jums. Ceru, ka kaut kas noderēs. Paldies. Tā.